Bet es nezināju, uz ko es vispār braucu. Vienīgais, kas man ļoti aizķēra, tas bija, ka dziedinās dvēseles. Mieru es gribēju. Es gribēju beidzot iegūt mieru. Zināt vispār, kāda ir Dieva griba tālāka manā dzīvē. Kāpēc jūtos diskomfortā, būdama kristiete? Bija jautājumi, kā sadzirdēt Dievu. 28 gadus esmu kristietis, bet būtībā nebija nekādas skaidrības. Man bija jautājums, kas ir identitāte Kristū un kā to nostiprināt. Bija nepieciešama izlaušanās. Ak, Dievs, man liekas, to nevar izstāstīt vārdiem, ko es esmu ieguvusi. Tu sāc savādāk domāt, redzēt lietas, jēgpilna. Vispār jēgpilna visa šī nometne vai kā tā ir ar jēgu. Te tev kļūs skaidrs prāts. Tu visas atbildes te iegūst. Gribas atkal ticēt Dieva vārdam tieši tā, kā viņš ir oriģinālā skatā. Un gribas to kaut kā īstenot dzīvē. Ņemot vērā to, ko es varu, ņemot vērā savus talantus. Un šeit es sapratu, ka te ir tā dziļā, garīgā atbilde man, kad mēs ļoti maz zinām. Un patiesībā mēs ar to esam baroti gadiem baznīcās, ka nav pareizā izpratne par to, kas ir Dievs un ko viņš grib no tevis tieši. Bet šeit tas viss tā izkristalizējās, ka tu saproti, ka tā ir vērtība, ar ko es varu tagad atgriezties atpakaļ. Jo šeit ir tā vieta, kur tu sadzirdēt to visu. Jo es esmu apmeklējis, ir bībeles skolas, ir ļoti daudz visādīgi, bet to, ko es iegūšu šeit 10 dienās, Es tiešām varu teikt, ka tas, ko es iegūšu šajā skolā, ir tādai kristieša pamata nostiprināšanai visvērtīgākais, ko esmu iegūsi. Šeit es ieguvu lielāku pārliecību par to, kas es esmu. Ja tu gribi kaut ko mainīt savā dzīvē, ir tīpaši ticības dzīvē, tev ir jābūt šeit. Kā tu vari eksistēt vispār, kā tu vari baznīcā sēdēt normāli, ja tev nav saprašanas? Kāda ir patiesība? Sarunājumi. Tu atbrauc, tu uzzini, un tad mēs parunāsim.